Pilsētā ir jauns Džordžs Floyds, bet šoreiz viņa vārds ir Henrijs, un viņš ir balts, nevis melns. Viņam bija 18 gadi, kad viņa nodūra līdz nāvei. Taču tieši policijas brutalitāte patiesībā noveda pie šī jaunā, nevainīgā zēna slepkavības, jo viņi baidījās izskatīties rasistiski. Šis stāsts ir neticams, un iespējams jūs vēl neesat dzirdējuši par Henriju Novaku, bet jums noteikti vajadzētu par viņu uzzināt, jo netaisnība pret viņu ir netaisnība mums visiem. Mēs izskatīsim visus sīkumus. Laipni lūdzam raidījumā The Pushback. Es esmu Meira Kā, jūsu vadītāja. Noteikti abonējiet, atbalstiet šo video, dalieties ar to ar draugiem, jo mēs dodam pretsparu. Un šis ir stāsts, par kuru visiem, burtiski visiem ir jāzina. Tātad vispirms detaļas par to, kas patiesībā notika. Tagad, manuprāt, ir interesanti pamanīt, ka, kad jūs meklējat tikai Henriju Novaku, viena no pirmajām lietām, kas parādās, ir, kāpēc tik maz cilvēku runā par Henriju Novaku. Un vispopulārākais komentārs ir tāds, ka apvienotajā karalistē ir ļoti stingri noteikumi par to, ko drīkst un ko nedrīkst ziņot, kamēr lieta vēl tiek izskatīta tiesā. Bet kopumā apvienotajā karalistē ir ļoti stingri noteikumi par to, kas tiek teikts sociālajos mēdījos, īpaši par lietām, kas varētu izklausīties saistītas ar rasismu. Tātad ieskatīsimies sīkāk, kas patiesībā šeit notika. Vīrietis, kurš apsūdzēts slepkavībā ar siku asmeni, noliedz nonāvēšanu. Tātad Henrijs vienkārši strādāja un gāja kājām vienu nakti. Viņš nāca ārā no vienas no šīm nakts izklaidēm un viņu sadūra siku vīrietis vārdā Vikrams Digva, kurš tagad stāv tiesas priekšā par šī poļu studenta slepkavību. Viņš nomira no asins zuduma pēc tam, kad, kā apgalvo, viņu sadūra šis siku vīrietis. Tika atzīts, ka Novaks, jau novājināts no naža brūcēm, mēģināja tikt pie palīdzības, kad ieradās policija. Pierādījumi liecina, ka ierodoties notikuma vietā, policija nopratināja abas puses. Tika teikts, ka Novaks bija sācis kautiņu reibumā un rasistiski aizvainojis Digvu. Viņi viņu nekavējoties saslēdz rokudzelžos. Tikai pēc tam viņi saprata viņa stāvokli. Kad viņš sabruka, viņi noņēma viņam rokudzelžus un sniedza pirmo palīdzību, bet bija jau par vēlu. Viņš nomira viņu rokās. Ļoti vienkārši, kas notika? Šādi. Šis jaunais zēns gāja pa ielu. Tur bija siks, kurš viņu ieraudzīja. Tiem, kas nezin, sihu reliģija patiesībā ir viena no visbrīnišķīgākajām un miermīlīgākajām reliģijām, ar kurām es jebkad esmu saskārusies. Bet tā kā viņi tika vajāti daudzus gadus, viņi nesā līdzi šos mazos nažus kā reliģisku simbolu. Un daudzus gadus cilvēki ir brīnījušies, kāpēc tas ir pieņemam un atļauts. Jā, tas ir reliģisks simbols, kas nozīmē spēju aizstāvēt sevi, bet tas tomēr ir arī mazs zobens. Un cilvēkiem nevajadzētu atļaut vienkārši staigāt pa ielu ar zobenu. Jebkurā gadījumā šis vīrietis nolēma izmantot savu mazo zobenu un sadūra Henriju Novaku. Bet lūk, kas notika tālāk. Ieradās policija. Henrijs gulēja uz grīdas ar smagiem ievainojumiem. Un siks, tas īstais vīrietis, kurš mēģināja viņu nogalināt, sāka teikt, ka viņš rīkojas rasistiski, blā, 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 blā. Un kamēr policija mēģināja saprast, kas notiek, Henrijam uzlika rokudzelžus. Un tad viņš būtībā nomira, jo viņi uzreiz pieņēma, ka tas noteikti ir Henrija rasistisks uzbrukums sikham, nevis otrādi. Neskatoties uz to, ka pēdējā laikā mēs redzam arvien vairāk un vairāk pierādījumu, arvien vairāk un vairāk un vairāk un vairāk pierādījumu. Pastāvīgi uzbrukumi baltajiem cilvēkiem mūsdienās tiek uzskatīti par pilnīgi normāliem. Labi, un tāpēc mēs par to runāsim. Redziet, jo šajā visā stāstā ir vēl viens interesants faktors, proti, ka policistiem apvienotajā karalistē ir jāvalkā ķermeņa kamera. Taču šī notikuma ķermeņa kameras ieraksts netiek publiskots. Un cilvēki visur saka, vienkārši parādiet mums ierakstu, vienkārši parādiet, kas notika. Ja nekas slikts nenotika, tad jums vajadzētu spēt parādīt ierakstu. Un tomēr policija atsakās to darīt. Pirms turpinām ar pārējo stāsta daļu, paklausīsimies īsu ziņu no mūsu sponsoriem. Jūs droši vien esat redzējuši virsrakstus par kruīza kuģa hantavīrusu uzliesmojumu, un tas mums atgādina, ka pandēmija mums iemācīja kaut ko svarīgu. Kad parādās jauns vīruss, veselības aprūpes sistēma ātri tiek pārslogota, un vislabāk ir nepaļauties tikai uz to. Un tieši tāpēc es iesaku jau laikus mājās turēt veselības uzņēmumu sagatavoto ārkārtas komplektu pret infekcijām, pirms tas jums ir nepieciešams. Pasūtiet to tiešsaistē jau tagad, jo komplektā ir ārsta izrakstītas zāles un pat smidzinātājs elpceļu simptomu gadījumā, kuri, cerams, jums nekad nebūs nepieciešami.
Tā vietā, lai steigā meklētu risinājumus nākamā uzliesmojuma laikā, jums jau būs pie rokas svarīgākās zāles un elpošanas palīglīdzekļi, ko varēsiet izmantot nekavējoties. Dodieties uz twc.health/mitire un izmantojiet kodu MEIRA, lai ietaupītu līdz pat $33 un saņemtu bezmaksas piegādi. Komplekti pieejami tikai ASV iedzīvotājiem. Paliksim veseli! Un atgriezīsimies pie stāsta, jo tas patiešām ir sirdi plosoši. Kā jau iepriekš minējām, Henrijs Novaks tika nodurts 5 reizes un nomira 18 gadu vecumā. Policija ieradās, uzlika upurim roku dzelžus un jautāja, kāpēc aizdomās turamais apgalvoja, ka pret viņu vērsti rasistiski apvainojumi un noliedza, ka viņam būtu nazis. Ķermeņa kameras ieraksts ir ļoti nosodošs. Taisnību Henrijam, un tomēr kāda iemesla dēļ viņi šo ierakstu nerāda. Labi, paskatīsimies viņa pēdējo ierakstu. Šeit viņš iet atpakaļ. Kāpēc tas ir svarīgi? Jo šis cilvēks acīm redzami nav reibumā. Viņš neizskatās nemierīgs, viņš neizskatās dusmīgs. Viņš patiesībā izskatās ļoti sakopts. Viņš izskatās normāli. Viņš izskatās labi, it kā viņam rūpētu, kā viņš izskatās. Viņš neizskatās. Nepavisam tā, it kā ar viņu kaut kas būtu nopietni nepareizi. Izlasīsim virsrakstus. Eseksas students pieķerts novērošanas kamerā. Henrijs Novaks no Čafordas Hendredu devās māju pēc nakts izklaidēm Southamptonā, kaut kur Anglijā. Viņš ir polis. Kad viņu sadūra ar 21 cm garu nazi, tiesā tika paziņots, ka Henrija telefonā atrasts uzbrukuma video. Prokurors sacīja, ka Vikrams Digva, 23 gadi, tiek tiesāts par viņa slepkavību. Viņa māte Kirana Kaura tiek apsūdzēta par palīdzības sniegšanu noziedzniekam. Kirana Kaura noliedz apsūdzības, un tiesas process turpinās. Tātad Henrijs patiesībā visu šo notikumu laikā sevi filmēja, kas ir interesanti, jo mēs zinām, ka ir video ieraksts. Tad kāpēc viņi mums to nerāda? Skumji tas, ka viņi izskatās tik parasti. Viņš vienkārši izskatās kā parasts puisis. Parasts jauns puisis, kurš nomira ne tikai saduršanas dēļ, bet arī tāpēc, ka policija nolēma klausīties puisi, kurš izskatījās pēc psiha. Un viņi patiesībā neklausījās, ko Henrijs teica. 18-gadīgais, kurš bija sadurts, kurš lūdza viņus un teica, puiši, man vajag palīdzību. Un viņi viņam nepalīdzēja, un viņš nomira. Un tas nav labi. Problēma. Kā jūs droši vien jau paši esat sapratuši? Kāds students nakts izklaides laikā tiek vairāk kārt sadurts ar 21 cm garu nazi. Kāpēc es jums rādu šo valdības materiālu? Tāpēc, ka tas ir svarīga daļa no visa, kas notiek. Jo paskatīsimies, kā Kīrs Stārmers reaģēja uz visu šo stāstu. Viņš guļ savās asinīs, burtiski slīkstot savās asinīs. Policija ierodas notikuma vietā, tā vietā, lai darītu visu iespējamo. They handcuff and arrest the lad because there's an accusation of racial abuse. Kas pats par sevi ir vienkārši pretīgi. Jo pat ja tas būtu bijis rasistisks uzbrukums, pat ja Henrijs būtu pilnīgi kļūdījies šajā stāstā, ja cilvēks asiņo uz grīdas, tu viņu neuzliec roku dzelžos, tu sniedz viņam medicīnisko palīdzību. Vienkārši, viegli, elementārs, veselais saprāts, tā varētu domāt. Šis ir skandāls. Vai iekšlietu ministre nāks uz parlamentu un paskaidros, ko viņi dara, lai izmeklētu, kā policija rīkojās šajā lietā? Un vai mēs varam rīkot debatas par 2 līmeņu policijas sistēmu, kas tik ļoti grauj cieņu pret policiju un likuma varu šajā valstī? Ja jūs esat dzirdējuši par 2 līmeņu Kīru, tā viņu sauc Kīru Stārmeru, jo viņam ir 2 pieejas, 2 veidi, kā izturēties pret cilvēkiem. Ir visi pārējie, un tad ir baltie cilvēki. Un baltie cilvēki vienmēr tiek izturēti sliktāk nekā visi pārējie, jo tā ir 2 līmeņu sistēma. Un tas ir, godīgi sakot, pretīgi. Šeit Ilons Masks to pārpublicēja. Vai vēlaties patiesību? Neizlaist policijas ķermeņa kameras ierakstus ir vainas atzīšana. Britu policija neizlaiž Henrija Noka ierakstus. Tas, ko tas jums saka, ir ļoti, ļoti vienkārši. Labi. Tas jums saka, ka policija izdarīja kaut ko nepareizi. Bet policija turpina darīt nepareizas lietas, jo valdība ir psihotiska un nerīkojas pareizi. Es joprojām nevaru to aptvert. Kiers Stārmers noliecās ceļos Džordža Floyda dēļ. Labi, šī ir viņa bilde.
Viņš runāja parlamentā par Adolescents, izdomātu Netflix seriālu. Tiem no jums, kuri nav redzējuši Adolescents, šis iespējams ir viens no labākajiem televīzijas šoviem, kāds jebkad ir radīts. Bet, kad Henrijs Novaks, un tas ir tieši par slepkavību, kad Henriju Novaku, jaunu baltu puisi, nodur līdz nāvei sihu vīrietis, un policija viņu saslēdz roku dzelžos, kamēr viņš mirst. Keirs Starmers nepasaka pilnīgi neko. Šis cilvēks ir morāli pretīgs. Es viņu pilnīgi nicinu. Atkal, viņi nekad neko neteiks, ja tas nesaskan ar viņu dienas kārtību. Un viņu dienas kārtība ir virzīt domu, ka nē, multikulturālisms ir pats labākais. Tagad es uzskatu, ka šis cilvēks nekādā ziņā nepārstāv sihu kopienu, kuru es pazīstu un ļoti mīlu. Un lai tas būtu atzīmēts, šī bija vēstule no sikiem, labi? Un mēs par to runāsim, jo atšķirība starp šo un islamistiem ir diezgan liela. Paziņojums no sihu kopienas par mediju ziņojumiem saistībā ar tiesas procesu par Henrija Novaka traģisko nāvi. Siku organizāciju un kopienu vārdā visā valstī mēs izsakām visdziļāko līdzjūtību par šo traģisko dzīvības zaudējumu, un mūsu domas un lūkšanas ir kopā ar Novaka ģimeni un tuviniekiem šajā ārkārtīgi grūtajā laikā. Kā ziņots, šis incidents nav saskaņā ar sihu ticību, sihu kopienu vai tās principiem. Sihu mācības balstās uz līdzjūtību, taisnīgumu, pazemību, atbildību un kalpošanu cilvēcei. Sihu kopiena joprojām ir miermīlīga, labi integrēta un dziļi novērtēta Lielbritānijas sabiedrības daļa. Mēs ar cieņu aicinām visus ievērot tiesvedības procesu, lai tas noritētu taisnīgi un bez aizspriedumiem, kā arī atturēties no vispārinājumu vai spriedumu izdarīšanas par sihu ticību vai sihu reliģiskajām praksēm, balstoties uz atsevišķu gadījumu. Paliksim vienoti, saglabāsim uzticību savām pamatvērtībām un turpināsim noraidīt jebkādu šķeltniecisku negatīvismu, neatkarīgi no tā, vai tas ir apzināts vai nē. Kopā mēs kļūstam stiprāki. Kāpēc šis ir tik skaists paziņojums? Es jums pastāstīšu, kāpēc. Un es domāju, ka tas ir kaut kas, kam ir vērts pievērst uzmanību. Vai jūs pamanāt, ka, kad notiek citi rasistiski uzbrukumi, piemēram, seksuālās izmantošanas bandu lietas, islāmistu kopienas, neizsaka paziņojums un neiznāk atvainoties par to? Šeit tas tika ļoti ātri paskaidrots. Tā mēs nerīkojamies. Tas nav kaut kas, ko mēs cienām. Tas nav nekas tāds, ar ko mēs nekādā ziņā būtu mierā. Tā nav mūsu rīcības metode. Un es domāju, ka daudz cilvēki patiešām vēlētos dzirdēt šādu nostāju arī no islāmistu terorismu pārstāvjiem. Bet šajā gadījumā, tā vietā, lai cilvēki nāktu klajā un kliegtu, ka viņi ienīst sihu kopienas, viņi vienkārši saka, ka Henrijs tika slikti izturēts no policijas puses. Mums ar to ir jātiek galā. Pamaniet, ka no tā nav izveidojusies milzīga antisiku kustība. Iemesls ir tas, ka cilvēki saprot, ka šim teroraktam nav nekādas saistības ar sikiem. Šis vīrietis vienkārši bija problemātisks cilvēks. Un ja tas būtu tāpat ar islamistiem, cilvēki justos tieši tāpat. Labi, tas ir viens atsevišķs gadījums, kas patiesībā neatspoguļo visu islamistu kustību. Bet paskatieties, cik ātri sihu kustība nāca klajā ar paziņojumu, ka tas nav pieņemami. Un paskatieties, cik ātri islamistu kustība to nav izdarījusi. Un tā ir atšķirība, jo cilvēki saprot, ka tas ir pieņemami. Mēs varam sadzīvot ar citu reliģiju pārstāvjiem. Mūsu sabiedrībā var būt dažādi cilvēki. Tas ir normāli, tas ir lieliski. Angļi nav pēc būtības pret to noskaņoti. Atšķirība ir tad, kad šie cilvēki kļūst par aktīviem teroristiem un atbalsta šo domāšanas veidu. Šeit ir jāizdara liela, ļoti liela atšķirība. Un tagad cilvēki, kas pārdzīvo šo stāstu, nav nikni uz sihu kopienu, lai gan cilvēki brīnās, kāpēc viņiem ir atļauts staigāt apkārt ar nažiem. Viņi nikni uz policiju, jo policijas rīcība šeit bija pilnīgi pretīga. Paskatīsimies. Tātad, Kīram Starmeram ir iesauka to Keir ļoti laba iemesla dēļ. Liekuļošana atkal ir redzama. Ja mēs paskatāmies, kā viņš reaģēja uz Henriju Novaku un kā viņš reaģēja uz Džordžu Floydu, dubult standarti ir ļoti skaidri redzami visiem. Jo attiecībā uz Henriju Novaku viņš pat vēl nav nosaucis viņa vārdu. Bet ja mēs paskatāmies, kā viņš reaģēja uz Džordžu Floydu, mēs redzam, ka viņam ir pavisam citi standarti. Can I start by expressing shock and anger at the death of George Floyd? Kāpēc viņš bija priecīgs runāt par Džordžu Floydu? Tāpēc, ka tas bija ārzemju stāsts, kas viņam deva pluspunktus melnādaino cilvēku vidū Anglijā. Henrijs Novaks tomēr vienkārši atklāja pilnīgu un absolūtu katastrofu, ar kuru viņa valsts saskars viņa dēļ, un tāpēc viņš uz to neatbildēs. Tas ir interesanti arī tāpēc, ka mēdīji šo stāstu apspiež. To nevar nekur atrast neīsti. Pat ja jūs to meklējat, tam vajadzētu būt pirmajam ziņu stāstam, kad policisti ļauj 18 gadus vecam jaunietim nomirt. Apskatīsim šo video. Sveiki, es vienkārši vēlos uzdot jums divus jautājumus. Vai jūs atpazīstat šo puisi? Tas ir George Floyds. Jā, tieši tā. Un vai jūs zināt viņa stāstu? Viņa nogalināja policists Amerikā.
un sākās milzīgs sašutums. Cilvēki sacēlās, laupīja, izgāja ielās, tūkstošiem cilvēku. Jā. Un tagad, vai esat dzirdējuši par šo puisi? Es nezinu, kas tas ir. Kas tas ir? Lūk tā, tātad šis ir Henrijs Novaks, kuru tikko brutāli nogalināja kāds indiešu vīrietis. Un policists viņu apsūdzēja rasismā un domāja, ka viņš ir agresīvs vai kaut kas tam līdzīgs. Un viņš nomira viņa uzraudzībā, policijas apcietinājumā, nevis tika aizsargāts. Es to nezināju, tas ir briesmīgi. Tā ir absolūti briesmīga situācija, un tā vispār negūst mēdīju uzmanību. Protams, tas negūs nekādu mēdīju uzmanību, jo tas nesakrīt ar to, ko mēdīji vēlas izplatīt, proti, ka patiesībā problēma ir baltie cilvēki. Un, diemžēl, viņiem tā nav patiesība. Tagad jūs zinat, kas ir Henrijs, tāpēc dodieties un pieminiet viņu, atcerieties viņu. Bet vēl svarīgāk, dariet kaut ko lietas labā. Pieprasiet, lai cilvēki zina, ka šāds stāsts pastāv, un pieprasiet no savas policijas, lai tā patiešām rūpētos par visiem pilsoņiem, kas dzīvo viņa teritorijā, nevis tikai par tiem, kas varētu viņiem sagādāt kādus pluspunktus par to, ka viņi nav rasisti. Paldies par jūsu uzmanību šim jautājumam!